skoloja ir šeit klāt. Mēs saprotot, ka ir nepieciešama reorganizācija un līdzekļu ietaupīšana, mēs ziedojam Stēceli un Aloju, var teikt, mēs tā kā atkāpjamies un esam par 2 skolu modeli. Tātad, ko mēs runājām 10. februārī, tātad Salacgrīva paliek ar mācību vietām Liepupē un Ainažos, un Limbeži ar tātad pievienotu Stēceli un Aloju, un tiešām šīs 2 skolas ir ļoti līdzvērtīgas, un arī pilsētas ir līdzvērtīgas, un tas ir adekvāti. Mums audzēkņu skaits tiešām samazinās, un mēs to tiešām ļoti pārdzīvojam, bet zinām, ka Piejūrā situācija ir labāka, ir apbūve, brauc jaunās ģimenes, Jūrmala tiek apdzīvota, un droši vien tā arī būs vairāk, jā, uz priekšu. Un tomēr, mēs to esam izvērtējuši. Jā, mēs tā kā, protams, kad ideālā variantā mēs katrs gribētu palikt savā skolā un vadīt šo skolu. Es neatsakos no amata, es saprotu, ka man ir vienkārši šis amats zudīs un no trases mani noņems, es to visu pieņemu, bet 2 skolu variants ir labāks par 1 skolas variantu. Šajā situācijā, šajos apstākļos šobrīd. Tā kā tas ir šobrīd, nav Limbežu novada. Domīgums Limbežos teica citu variantu, ka Stēcele bija Salacgrīvas. Bija tā, Domīgums? Bija tā? Atbildat kā vīrs. Jā, mēs varam arī teikt arī šobrīd tāds variants. Nu tad tā, kāpēc tad jūs laidat tik pa stundai savu? Kā ir izdevīgāk? Šodien par to neteicu, nevienu teikt. Bet tas vienalga ir 2 skolu variants. Varbūt tiešām mīļā vadība Limbežu novada arī mēs savā tikšanās, mēs tiešām no sirds lūdzām mūs sadzirdēt. Ja 5 skolu direktori nobalso pret 1 skolas variantu, argumentējot, jūs kaut kā ļoti noniecināt mūsu direktors, mēs varētu labi, ka mēs to visu tā mierīgi paciešam, bet patiesībā tā ir ļoti liela mūsu darba noniecināšana, uzskatīt, ka skola var pastāvēt bez direktora, jo skolotāji šodien sēž, bet par viņu labklājību domājam mēs. Jūs tiešām domājat, ka bez tāds arī skolotājiem ir vajadzīgs šis direktors, kas risina šos jautājumus, organizē gan pedagoģiskās sēdes, gan arī tāpat ar vecākiem dažreiz nāk un dara. Nebūs tā, ka tā nebūs. Un iedomājieties, jūs sakat, ka tagad visi mēs varam pretendēt uz šīs skolas direktora amatu. Bet es uzreiz to saku, es personīgi nepieteikšos uz šādas skolas vadību. Es nezinu, ko pārējie darīs, bet es to varu apliecināt, ka es to nedarīšu. Tas nav normāli, tas nav cilvēcīgi. Tie ir ļoti lieli attālumi, kādos ir tiešām jāveic darbs. Ja tas būtu 5 km attālumā, tad varbūt es saprotu. Bet ja ir jāmēro 50 km, lai apcienotu kolektīvu, kur es piemēram, es vadītu, tas nav loģiski. Es nesaprotu, kāpēc to tik grūti saprast. Un ja visi arī Salacgrīvā 1000 savākuši parakstus un ir pret, tad kāpēc jūs nevarat solīt panākt pretī? Ja tiešām mēs būsim kļūdījušies pie 1000, paspēsiet to 1 skolu izveidot.